Ļoti interesants un labs aparāts. Neko nepielikt, neatņem. 342 000. Ingus tīra savu malko. Lēnā garā līdz mājām tikšu. Čau visiem! Sveicināti manā kanālā Perekupa dzīvē. Nākamā daļa. Šajā daļā būs daudz mašīnu. Jau sāk nākt, un kā teicu, pirmā mašīna. Jau fonā redzējāt, leģendāra. Daudzi viņu vēlās, daudzi nē. Un šits ir mums 53. Bembis X5. Tāds eksemplārs, ļoti smūgs, par to es izstāstīšu nedaudz vēlāk. Savācu no eksperta. Maleči tagad bija krusi, iedzina angārā, kamēr tu stāvēji drošībā. Bet braucot no CSDD, kad taisīja numuru salīdzināšanu, gadījās neliela šaize. Tosols iztecēja, jeb uzsprāga tosola bačuks. Nu, šaizes gadās tā kā. Tāds maziņš defekts, sīkums, bet tik no tā nepatīkami. Sazvanījos ar pircēju, teica, lai sataisu, jo viņam negribēsies pēc tam čakarēties. Sarunājām visu, vienojāmies, un tagad, kur ir tralis jau, krauju virsū, aizdīšu līdz ērikam, lai nomaina bačuku, un tad gaidīsim jau klientu pēc mašīnas. Kamēr X5 ir remontā, es paspēju nopirkt vēl vienu mašīnu un negaidīt, tā kā šī video būs vēl viens auto. Šis ir pirmais auto no Somijas Koparta, superātras piegāde. Sanāk, pirmdien pusdienlaikā nopirku, otrdien no rīta samaksāju, trešdien sāgras rīts, mašīna jau ir Latvijā. Tagad ir vakars, es atdos pakaļ. Jā, apskādēts, izskatīsies drūmi, bet re, kur viņš ir. Tagad jādabū viņš uz piekabes. Un tad jau vēlāk parādīšu, kas tas par aparātu. Nu, ko uzkrāvuši esam, tagad ir pieštrupēšu. Vienīgi man nepatīk tas, kā atmuguriski. Svars visu uz priekšu, uz aizmuguri pareizāk sakot. Lēnā garā līdz mājām tikšu. Tagad varu nedaudz pastāstīt par Voyageri, kur nopirkām mēs Izsolē, Kopart. Nopirkām, ja pareizi atceros, pirmdienā, otrdienā samaksājām, un trešdien no rīta jau bija Latvijā mašīna šeit. Tu braukšu atdot, diemžēl šo es nepaspēju atdot tīru, jo klients gribēs steidzami ātri un bez nekāda. Tā kā nesanāks noskolot, bet es parādīšu jums mašīnu tāpatās. Nopirkām mēs Izsolē Kopart par 3000 eiro. Beigās cilvēkam nostājās ar piegādi ar manu komisiju, Kopart komisiju 4100. 2010. gada Grand Limited Voyagers, jā, Chryslers, 2.8 dīzels, ja pareizi atceros. Tāds izskatās, tā it kā nekas traks, jā. Te nekur spogulītim stikliņa trūks, bet lielākā šaize ir šajā pusē. Kaut kur iespies ratšķīps, lukturs, pāns, nedaudz šeit, bet lonģiks vesels. Viņš rūts, brauc, spogulis, te nedaudz noskrāpēt, buktes un tādā veidā. No apakšas rūsas nav, vienīgā rūsiņa ar rekuru. Elektriskais bagažnieks, elektriski paceļās 7 svētvietas, āda, jā, viņš ir netīrs, abas durvis elektriskā strādā, ādas salons tāda augša, kur tāds salons parādīsim. Ekrāns atpakaļ skatu kameru, nobraukums ir 252, tāds salons, ļoti netīrs auto, bet iztīrot domāju, ka būs ok. Sēdekļu atmiņa, komplektācija viņam ir laba. Ko lai vēl pastāst. Sēdpozīcija ir ērta, motors gan paskaļš, bet iespējams kāds pilvens noraus. Kāds būs auto, to jau saimnieks varbūt vēlāk man uzrakstīs, kas un kā. Tā kā lai labi kalpo. Vai es ņemtu Voyageri noteikti par šo summu. Un kad sataisītu tādi aptuveni maksā 7,5, es ņemtu kādu Šarānu, Galaxiju, Viano, Multivenu vai kaut ko tam līdzīgi. Tie man labāk patīk un labāk apkopēs. Tas ir mans personīgais viedoklis. Bet kopsumā ērts un kluss salons. Tas gan. Labi, skriešu tālāk, jo atnākuši nākamās mašīnas, kur ir jāaizbrauc numuru salīdzināšanu, un tad varēšu jums parādīt par tām pārējās mašīnas, kur jau tur stāv. Tā kā tā, skrienam tālāk. Nu tā, šis aparāts arī beidzot atnācis. Šoreiz tādā veidā atveda uz piekabes. Jau uz lielā traļa viņš aizņem 2 vietas, lāpstu uzlikām augšā, un līdz ar to piegādu uzreiz maksā 2 reizes vairāk. Šeit tā pa pusē. Tā kā krausim nost un... Motorīši tā smuki strādā. Tas jau galvenais. Nu jā.
Nu, kāda ir pirmie iespēja? Tā kā skatījos tur, tā jau tehniski ir viss ok, tikai tik vizuāli. Nu, ko, kā redzat, mašīna ir atnākusi. Atradu tādu, aizmirstu parādīt jums, ka tur viss nestrādā, bet nu, tas jau salinošo sīkumu. Buņģi pa lielam ir ok. Kā redzat, lai varētu uz piekabes uzkraut, lāpstu uzkrāva tie pārdevēji augšā. Protams, vest bija diezgan grūti, jo ar vēju normāli plivināja. Viņi kaut gan varēja šo te daļu viņa aizmuguri noņemt, to būtu īsāks, bet nu, tur jau baigi vairs neko nemaina. Šofers teica, ka sajūgs sūdīgs, ko jau es teicu iepriekš. Tāds savalniņš, tu braukšos no Jēkabpils uz Rīgu, pat cerim uztaisīšu numuru salīdzināšanu un tad jau atdot klientam. Būs viņam ko darīt, ziemai gatavot, apakšā to rūsu apstrādāt, uztaisīt apkopīt, nomainīt sajūgu un būs super auto priekš ziemas. Tāds nedaudz neliels rezumē, ja kopsavilkums. Tikko atbrauc ar šo, ko jūs redzējāt. Jā, stūrīta, luftīta vajadzēja paķert, bet pats trakākais bija sajūgs. Ieskrieties līdz 80 bija vēl tas piedzīvojums. Spied gāzi un aiziet apgriezienu, mašīna tālāk neiet. Tagad bijām numuru salīdzināšanā Ogrē, lai šito visu mahinu, kā saka, to pierģistrētu. Vācu ķufs ir certifikāts, tas neder, vai ka mašīnā tehniskajā pasē būtu ierakstīts. Tas nav, līdz ar to rīt zvanīšu, sūtīšu dokumentus, redzēs, vajadzēs pārbūt taisīt vai nē. Te kur ir esmaks. Par to es nedaudz vēlāk. Tagad nomainīju akumulātoru, nevarēju pielaist. Tas ir pie dzīves dabūts, rīt uz numuru salīdzināšanu. Ingus tīra savu moku, pārmaiņas pēc otrais šogad. Krafterītes gaida zobsiksnes maiņu nākamnedēļ. Pasāds tagad ir izsolē, tā kā cena tuvojas 9000, redzēs vai aizies vai neaizies. Tā, ejam tālāk. Piekabe strādā, kur Audi A8. Rītdien arī uz numuru salīdzināšanu, iefilmēšu jums, kas un kā. X5, numuru salīdzināšanu uztaisīju, bačeku tosolu nomainīju. Būs pakaļ, rītdien no rīta būs pakaļ, tā kā tas viens no pirmiem, kas aizies. X3 arī rītdien sāksim papīrus kārtot un tā tālāk. Starp citu svētdien, nu, jums tas jau būs pagājis. Svētdien šis iet uz izsoli, sākuma cena 2000 eiro. Nu, un šis jau sestdien dosies uz Brotherhood treniņu sacensībām. Tā kā tās īs rezumē. Un turpināsim tad jau ar X5 šo. Tagad es jums parādīšu, gan teicu, ka X5 parādīšu, bet parādīšu A8. Fonā es noskaloju, gatavoju braukt uz numuru salīdzināšanu, iefilmēt TikTokam, iefilmēšu ar jums. Tātad smūgs sterils Audi A8 96. gada, visa oriģinālā krāsojumā priekš klienta. Tajā galā paņēmām šoreiz no privāta personas par 3850. Jā, priekšpiedziņa ar 2.8 motoru benzīnu. Bet toties kādā stāvoklī jūs paskatāties, nu vienkārši sterils foršs super auto, pēc 96. gada šitās kāds salons, kādā stāvoklī, oriģinālais 230 000 nobraukums. Cilvēks kopjas, braucis, viss. Sēdekļa apsilis, pat navigācija viņam ir tur pa vidu. Kur aizmugurē braukt ļoti komfortabli, klusi. Vienīgais, kas viņam ir, bremžu kluču lampiņa deg un radio sūdīgi skan, bet radio bloks ir atslēgts antenas. Opā, kur paklājiņi komplektā nav. Te radio bloks ir, kaut kur tu mētājies, radio antenas bloks. Navigācijas te, ja vajag telefonu, var pieslēgt. Milzīgs bagažnieks. Nu, rūsums jau nav ko rādīt, viņš ir alumīnie, bet nu viss tiešām smūgs un tāds. Paņēmām mēs pa 3850, diski, pa šie diski te piestāv. Skaidrie, tagad ir 23. gads, pēc 3 gadiem viņam šim auto jau varēs dabūt vēsturisko spēkrata statusu. Tā kā cilvēkam tas pieļauj domu būs svētdienas auto, tā kā tiešām smūgs. Es jau gribētu tādā stāvoklī dabūt sev 38. BMW. Un jau pa tādu cenu tu vispār super. Neko kādas durvis, elektriskie sēdekļi. Iekšā stūre vecā, bet viss piederās te. Un iekšā iekāpjot smažo tāda nostalģija,
kad vecāki 90. gadā, 2000. gadā atveda Audi A4 pirmo un tās maržoja. Toreiz tas likās baigi jaunais foršais auto. Tad, kad man bija 19 gadi, 10. gadā, 2010. man bija C5 Audiks, arī tieši tāpat te iekšā smaržoja, kā šeit. Vecais maģīts, viss kā piederās, nu pat neko nepielikt, neatņemt. Protams, gribētos kādu kvadru vai tos lielos motorus, bet pa pilsētas te izbrauc, pa Salaspili, pilsētā pilnīgi pietiekoši. Jā, var just, ka tas automāts ir tāds vecmodīgs, bet slēdzās viss smuki, tā kā, lai kalpo baigi forši aparāts, man patīkams tādas emocijas un vairāk tādas pasūtījumus, ka, protams, tādas autiņas ir grūti atrast, īpaši pa tādām naudiņām, jā, bet patīkami tādas atzīt. Gribētu pavizināties kādu nedēļu ar tādu auto, bet pirmkārt klienta auto vizināties nedrīkst, un otrkārt ātrāk jādod klientam. Tā kā rītdien uz numuru salīdzināšanu došos, un rīt vai parīt jau viņus savāks. Tā kā, nē, nu forši tiešām. Ko sakat, raksta komentārā. Kā jums patīk šis aparāts? Nu ko, tūlītās jānoskalo. Šīs pat iedomājieties, no vienas tās te, kā saka, skolas. Viena klase Audi A8. Nu, X5 tas arī tāds autiņš tajā laikā bija, un rekur konkurences. 38. Es jau tādu gribētu tikai nedaudz citā stāvoklī, bet salīdzinu tas auto ar to. Protams, no šiem diviem eksemplāriem es ņemtu Audi, bet kāds būtu Bembis, ja viņš būtu tādā stāvoklī kā Audi? Nekā. X5, X3, kurš? O, tādas lietas. Labi, ķeramies. O, šaus. Opā, izlīda. Labi, ķeros nākamos skalos, lai varētu parādīt jums. Nu, ko vienā skriešana ātri, bet pie reizes jau es vidu noskalojos šo X5, jo rīt no rīta viņa savāks. Tagad es varu jums beidzot parādīt, kas tas par aparātu. Tātad X5 2006. gada, paskatieties, cik sterils, cik smuks. Jā, sudraba spaiņa krāsā, bet tomēr 2006. gada trīsstrīgs dīzelīts. Paņēmām priekš klienta Vācijā pa 5500 eiro. 2 atslēgas, autonomu, ka vēl Rusi nekur nav pa taismugurē. Nobraukums 344. Sēdekļi apsildē, elektriski regulējumi ar atmiņu, panorāma. Nestrādā, jā, bet to mēs zinājām, ka pirkām. Elektriskā stūre ar atmiņu. Ekrāniņam tāds defekts. Sēdekļa apsilde priekšā, sēdekļa apsilde aizmugurē. Un nobraukums oriģināls viņam ir 344 000. Visas servisa grāmatiņas, viss ir. Tagad pa lielam nekādu defektu nav, tikai tas, kur tosodīja. Poguļi novalkāmi, bet defektiem panorāma un šis poguls elektriski novalkāmi nestrādā. Parādīšu, kā aizmugurē izskatās. Kāda sēdekļa vēl. Viss tāds stingrs, braukt ar beigi forši, tad citu es labprāt tādu arī kādu laiku pabraukātu. Jā, paskatiet, aizmugurē riepas dils smuki, poga citreiz nedaudz pačakarējuši aizmugurē. Ir aizmugurē piekabes ērtis, un parādīšu šeit, redzat, kādā stāvoklī šeit viss ir. Tā kā, manuprāt, ļoti labs pirkums. Tā kā rēts eksemplārs ir daudz grib X5, bet tādus atrast diezgan grūti. Iesāk izvēlēties vēl krāsas un tā, tad pavisam pagrūti. Tā kā rītdien būs pakaļ un brauks tālāk. Reģistrēsies un viss forši. Tā jau, kā saka, leģenda. Tāda eksemplāra izmirs, reku vēl viena sava veida interesants eksemplārs, jā, ko es jums tikko stāstīju. Man facelifts tiešām patīk, ja vēl būtu melns. Kaut gan es spainīju arī, ir sava odziņa. Tā kā tā. Kerčerīs. Un jā, ķīmies jau beidzās, jābrauc pakaļ iepirkt ķīmies. Šito es auto izsolē pārdevu. Redzēs, vai klients atbrauks pakaļ, kā tā izstāvā vispār strādā. Tagad es jums sīkāk parādīšu X3 šo fonā, kas ir. Mēs jau skatījāmies ar jums viņu Vācijā iepriekšējā daļā. Beidzot viņš ir atnācis, tagad jau saimnieks aizbrauc uz CCD pēc numuriem, bet es paspēju noskalot un parādīšu jums. Tātad 3-litrīgs X3 2010. gada ar empaku. Ražots viņš gan tur bija vecāks, bet kas labi, viņam vēl ir vēl vecais motors,
M-motors, trīsatrīgais. Tāds salons. Jā, viņš ir ar mehāniku. Kā jau, protams, melnie griesti. Nobraukums 212 km. Sēdekļi ar atmiņu, nolikamies spoguļus, sēdekļu apsildes. Paštaisītie šitie, paštaisīti aftermarketa aizskariņi. Komplektā nāk vēl ziemas riepas ar diskiem. Cena šoreiz gan mēs neteiksim. Un pabraucu, aizbraucies uz SDD. Viss smuki, man prasījās, protams, te būtu automāts. No defektiem vienīgais, kas bija braucot, uzņemot ātrumu, viņš nedaudz tā kā parīstās. Tā kā būs vēl ko padarīt saimniekam jaunajam, bet kopsumā ļoti labs auto. Sataisot to, būs super. Tā kā tā, lai labi kalpo, es tagad došos ar S-maksu uz numuru salīdzināšanu, jo tas arī rītdien jau būs jādod, un arī rītdien jādod A8. Es nomazgāju mašīnu, un kas notiek? Lietas pāram sāk līt. Tā kā parādīšu jums tagad nedaudz par šo S-maksu. S-maks priekš klienta, šis gan ir 5-vietīgs. 2008. gada 2-trīgs dīzels. Paņēmām Vācijā par 2750 eiro. Priekš tā, ka viņš ir automāts, ļoti laba cena. Ir vizuāli, šur tur tādas buktītes, bet paskatās kāds salons. Pie nobraukuma 342 000, reko centrālā konsole, automāts. Viņš izpētīs, ka pirms facetam ar kārbām nav problēmu tik daudz. Aizskariņa aizmugurē, salons pat labā stāvoklī. Elektriskie logi priekšā, sēdekļu apsildes, piekabes āķis ir. Izbrauc vienīgais bļuks, kas ir, tas ir ik pa laikam parāda labo pagriezienu pats. Te buktīte, tur buktīte un tajā pusē. Te kaut kur ir dabūjies. Tāda vizuāla defektiņa. Bet tā kopsumā slēdzās kārba forši, brauc labi. Tā kā tā, un rekrufonā, ka reiz jau jaunais īpašnieks ir atbraucis. Tūlīt tā sakārtosim papīrus, un viņš jau brauks pēc numuriem. Jā, labi, visi ķersimies pie darbiem tālāk. Biju uz numuru salīdzināšanu ar šo eksemplāru šodien. Gribēju atdot mašīnu, bet nesanāca. Jo vācu tehniskajā pasē bija rakstīts, ka 4 sēdvietas. Es saku, tad rakstiet 4 sēdvietas. 4 sēdvietas vai var izvēlēties kā 5 sēdvietas. Es saku, kā jūs teiksiet, ir 4 siksnes, tātad 4 sēdvietas. Rakstiet 4 sēdvietas. Nevar, jo ir 5 vietas, kur piesprādzēt siksnes. Un tad 5. Es saku, vai tu noņem 5. spraužamo, kā saka, vai uzliec atpakaļ siksnu. Gribēju pacelt krēstu, nevar, jo šitam eksemplāram viņš ir pieskrūvēts. Kur es mājās paņēmu, atskrūvēju, noņēmu un atradu siksnu. Tā kā šo es izvilkšu, pirmdien braukšu uz SDD, un tad jau uztaisīsim 5-vietīgu Audi A8 un tā. Un starp citu, jā, šis eksemplārs ir pārdots, izsolē, ies uz Lietuvu, tā kā tīri iespējams, ka pēc pāris mēnešiem jau redzēsiet Latvijā ar mazāku nobraukumu. Tas tāds joks, jā. Cilvēks, man liekas, nopirka priekš sevis, bet kas būs pēc tam, to jau mēs nezinām. Tā kā tā. Ko es vēl gribēju? Es vēl parādīšu ārā stāv, tūlīt iedzīšu Isuzu D-Maxu, to pikapu, pastāstīšu par viņu. Un tas šajā daļā tas būs arī viss, gara nedēļa, traka. Nākamajā nedēļā jau vēl daudz mašīnu būs, ko jums tad rādīt nākamajā daļā. Labi, pēdējā mašīna un tad viss. Tātad nobeigumā vēlējos parādīt par šo aparātu, pēdējais auto šonedēļ un pēdējais aparāts šajā video. Tātad nobeigumā parādīšu šo, jūs jau redzēt iepriekšējās daļās, kā es Vācijā skatījos. Viņš ir atvests, to jūs jau arī redzējāt. Lāpstu uzlikt augšā. Apakšā, jā, ir rūsa, bet tas tiks apstrādāts. 10. gada dīzelīts ar 170 000 nobraukumu. Tāds salons ar beigšu sajūgu, bet tas ir pagaidām. Gan būtu maģītis ar mūziku, atpakaļskat kamera. Šis aparāts ir priekš kaisītāja, šis joysticks priekš sniega lāpstas. Iestāj ču un brauc, viss kā vajag. Aizmugurē var iekāpt 2 cilvēki, ērti tiešām tur nav, mēģināju. Bet, ja kādu vajag tiešām aizvest, var, un pat nolikt kādu pudeli, dzērienu, 5 kārba. Jaudu tagad izmēģināt nevarēja, bet, un kad diška nestrādāja. Bet šim aparātam ir jāstrādā ziemā. Labi, šī uzņēmumā strādās arī vasarā. Citi darbiņi būs, ies ārā šī tehnika, bet man piedzīvojumi bija CSDD. Vajag viņu piereģistrēt kā spēc transportu,
lai varētu iziet skati ar visiem šiem prinčendēliem. Vācijā ir čufa papīrs, ka ar to papīru jūs varat iziet tehnisko apskati, piedalīties ceļu satiksmē, visi kārtībā, viss ir oficiāli uzlikts, viss ir droši. Pie mums numuru salīdzināšanā CSDD ar to nepietiek. Vajadzēja, lai rakstīts tehniskajā pasē, ka viņš ir spēctransports ceļu uzturēšanai. Tur ir rakstīts, ka tas ir pickups ar kravas kastu un viss. Līdz ar to man jātaisa otrā līmeņa pārbūve. Nu, redzēs, kā būs. Man nāk tur čupiņi ar papīriem, saskanēšu, aizsūtīšu CSDD, redzēs, ko vajadzēs pielabot, ko uzrakstīt, ko nē. Čakars, bet ko darīt? Tāds ir darbiņš. Tā kā, jā, nu drīz būs vēl viens līdzīgs aparāts, to jūs jau redzējāt iepriekšējā daļā. Tā, pateikšu priekšā, man jau ir nākamie autiņi atnākuši, nākamā nedēļa ir ko darīt, būs nākamies video jums, kur būs vēl 4 aparāti. Es domāju, ielikšu arī 5. tur iekšā. Tā kā būs ko skatīties, paldies Ingusam par montēšanu, paldies jums, ka bija pacietība skatīties, novērtēju, ka skatāties, komentējat, tā kā foršu jums atlikušo dienu, nedēļu un veiksmīgi jums. Tiekamies nākamajos video. Čau!